tā bija viennieka kamera, es biju viena, man deva gabaliņu maizīt, vienu ēdam karot cukuru no rīta, ūdeni, pusdienā kāposta zupa ar zivīm un nemelošu. No tādiem tārtiem ap tik lielām melnām galvām pa virs peltu. Es priecīga. Nu, zupa, kas pa to, ka tārpi? Tārpas pie malas. Šķidrumiņu kāpostiņas izāda. Nu, un pārējo paršā iekšā. Nu, bet ļoti labi nakti. Augsts bija jau ļoti. Bet es nezinu, kāpēc tur bija palicis vēl tāds otrs melns madrats. Nu, ko es uz vienu guļu, otru sedzu virsū. Jāguļ, lai galva būtu uz durvju puses. Es nezinu, cik ilgi es tur biju. Un tad man viena sārdze, krievietīt, ar maz augumu sievietīt, attaisvarā dodziņu un saka, es teikšu krieviski, kā viņa teica, malolietka, почему ты здесь? Не знаю. Nu, ko tu esi izdarījis? Neko. Bet kāpēc tu esi šeit? Tev gribās ēst? Es saku, jā. Un otrā dežūrē viņa man atnes kukuļi maizi. Un viņa saka, nu, noliec tā, lai nav tieši redzams. Un nevienam nesaka, ka es to darīju. Tas skaidrs, es apsolīju un arī neteicu. Arī man prasa, tu lasīt, ar ko gribi? Es saku, jā. Un viņa man atnes latviešu valodā grāmatu. Un kā viņa beidz dežūru, man jādod. Un sakiet vēl, ka nav labi cilvēki pasaulē. Tagad pēkšņi kaut kas notiek, nāk iekšā svešīgi runājoši cilvēki, un mammai kaut ko saka, un tā mamma ceļ tagad augšā mūs, un es domāju, nu būs tūlīt rīta. Daudz, bet kas tie pa večiem, kas tie pa vīri? Nekā nesaprot. Mutis ciet kā kofers. Bērni tādās reizēs nepļauj. Tagad tā Olga, ko tā mamma darīja, un māsa skolā, kas nebija. Ko tā mamma darīja, to es nezinu. Bet man Olga vilka to slapjo zābaciņas kājā. Notupusēs ceļos šausmīgi raud. Un pienāk tas krievs, un viņa bučo viņam kājas, lai viņš atdū mani atstāja. Ka nav bērnam ko kājas vēl. Un viņš viņu iespēja pa degunu. Un tas deguns visu mūžu palika šķīps. Un viņi tik šausmīgi lūdzās, un es nekā nesapratu. Visvairāk es atceros, ka bija karlaiks, ka sāka ebrejas ievērst Dundaga ļoti daudz. Taisīja atsevišķi tādas apaļas būdiņas, kur viņi bija. Lik iekšā. Un kas dīvainam drēbiem. Un es vienmēr vecai māmai sacīju, kāpēc dievai nekā. Un vecam tēvam bija kādreiz zāģetava, dēls zāģēja, un tad viņi tur visu tos dēls ņēma prom. Nu, kā jau karspēks ienāca, tad viss ir. Un ka viņi vienmēr garām iedams prasīja tā. Vai maizīt. Un es iet pie vecās mātes, es zinu, tas man tik tā paliek atmiņā.
Es prasīju tā māmu, vai ne, kā tie prasa maizes, un kāpēc viņi tik šausmīgi bailīgi, vai ne, un ar ieroči viņiem slīd staigā. Vecā māma vārdi bija tādi, viņa saka, ir cilvēki, kas otru par cilvēku neuzskata. Ka tas nav cilvēks, nav vērtīgums. Nu, tā viņi man deva tādu maizīti, tādu es ietīt, te es liku pa tām dēlēm, kur viņi gāja, nu, lai viņi varētu paņemt. Tas bija 44. gadā, gar mūsu mājām iet garām ceļš uz Ventspilu, caur Blāzmu, 2 ceļi iet. Un tagad es redzu, ka nāk pilns ceļš bija ar ebrejiem, nu, tā rinda bija apmēram, nu, vismaz 200, pat vairāk metru gara, pilns ar ebrejiem, vācu karavīri ar aitu suņiem gāja gar malām, un es uzskrēju augšā pie māja drusku kalnā, ir mammai teikt, ka tur ebrejs tagad dzen. Un tā mamma iedeva vienu maisu kuklu, es viņu devu parvarāt. Es stāstīšu tev tālāk. Un no tā vācu karavīri atļauj iedot, un no tās grupas, ka vācu karavīri ļauši, nu, katrā kilometra mežam kādam iemūkt.